Šitā gan ir smuks, vai ne? Mums tā kā interesē ar šis cipars arī. Kādreiz man bija raidījums ar nosaukumu ar parketa džipiem offroadā vai ar parastiem ekskavatoriem mežā. Un tāds priekšlikums padomāt, vai mežā nevajadzētu braukt ar attiecīgi pareizāku ritošo daļu. Tātad 140. ekskavatora augšdaļa ir uzlikta uz speciālas nozīmes šasijas. Paaugstināts klīrens, panāc čupats. Skaties šo paaugstināto klīrens izmēru. Te tu jau brauksi pāri celmiem arī ar kaut kādu zinām iegrimi purvos, dubļos, mežos. Plus vēl te ir skrūvējamās aizsargs sliedes. Sastāv no 4 posmiem, 2 ārā, iekšpusē. Un kā arī te ir biezākas bruņas toņa pagrieziena reduktoram un cēnpārvadiem. Tā ka ar šo jau var braukt mazliet dziļākos dubļos. Šasijas forma ir ne tikai augstāka, bet arī ar tādiem lielākiem izgriezumiem, kur dubļiem netīrumiem izkrist cauri, attīrīties šai šasijai. Un pats galvenais, ritošās daļas komponenti, neskatoties uz to, ka tur uz muguras rakstīts 140, šeit ir no 18 līdz 20 tonnīga ekskavatora komponenti. Šķēžu celiņš, zvaigzni, sānpārvads, apakšēji ruļi, visi no lielā, vadritenis priekšā, visi no liela ekskavatora. Ievēroši šos augšējos ruļus, principā tie ir apakšēji ruļi, kas ir uzlikti augšā. Viņš ir riktīgi jaudas rezervi. Tā ka šis ir tas, kas aizies mežā strādāt un izdzīvos. Kopsavilkums tam visam. Mans aicinājums, tad, kad jau esi nobriedis iegādāties lielu dārgu ekskavatoru, investē mazliet bišķīt vairāk laika un pavērtē komplektāciju. Ļoti svarīga lieta. Ne tikai uzraksts uz muguras, bet arī komplektācija. Iespējams, nav jābrauc ar parketa džipu pa dubļiem, bet izvēloties pareizā komplektāciju būs daudz jautrāka gaita. Veiksmi darbos!